Labdien, kolēģi! Šī ir SIA Crosscam ugunsdrošības un aizsardzības instruktāža. Katru gadu mums ir jāveic atkārtotās teorētiskās un praktiskās apmācības ugunsdrošībā, un šonedēļ sāksim ar ugunsdrošību un aizsardzību teorētisko daļu. Lūgums šīs nedēļas laikā atrodiet vismaz pusstundu sava laika, lai varētu noklausīties vai noskatīties šo te instruktāžu, un, ja nepieciešams, prezentācija būs pieejama Google Drive uzņēmuma Google Drive, un nepieciešamības gadījumā var droši vērsties pie manis pie Ģirta. Tālāk par saturu. Šīs apmācības ietvaros nedaudz pieskārsimies pie statistikas, pie ugunsdrošības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, nedaudz pieminēsim par uzņēmumā iespējamajiem ugunsgrēka izcelšanās iemesliem, kā arī par preventatīvajiem pasākumiem. Būs nedaudz info par ugunsdzēsības līdzekļiem, evakuācijas ceļiem un tam līdzīgi. Nedaudz par statistiku. Tad šogad līdz gada vidum, 2002. gadā, ugunsgrēkos bojā gājušajā Latvijā bija 14 cilvēki. Ja salīdzinām to ar pagājušo gadu, tad mēs redzam to, ka statistika cietušajiem uzlabojās, tad respektīvi viņi paliek mazāk. 2021. gadā tie bija 102 cilvēki, 2020. tie bija 83. Ja skatāmies tālāk par dažāda veida ugunsgrēkiem, dažāda tipa ēkās, tad statistika par šo gadu vēl nav pieejama. Un, ja mēs skatāmies, tad ugunsgrēku skaits pavisam 2021. gadā bija 6717 ugunsgrēki, un šis cipars salīdzinoši ar 18, 19 un 20 gadu katru gadu tā kā samazinās. Tad, respektīvi, Latvija kā tāda kļūst ugunsdrošāka. Ja skatāmies, kas mums vairāk attiecās ir ražošanas ēkas, tad tur tomēr šis reģistrēto ugunsgrēku skaits tomēr palielinās. Pagājušajā gadā 142, 2020. gadā 122. Smieklīgi, bet arī kūlas ugunsgrēku Latvijā daudzums samazinās, un redzam, ka pagājušajā gadā tie bija 1161. Par reglamentējušiem normatīviem aktiem, kā jau jebkurā darbība Latvijā tiek regulēta ar dažādiem normatīvajiem aktiem. Attiecībā uz ugunsdrošību, tas ir ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, tie ir ministru kabineta 238 noteikumi, kas būtu vissvarīgākais, kas būtu jāzina. Attiecīgi, būvējot, projektējot ēkas, tie jau ir Latvijas būvnormatīvi, kuros ir iekšā iestrādātas sadaļas attiecībā par ugunsdrošību. Un ir arī dažādi citi valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta iekšējie noteikumi, kuri visi vairāk vai mazāk ir iestrādāti arī uzņēmuma ugunsdrošības instrukcijā. Par definīcijām, lai taptu skaidrāks, tad ugunsdrošība ir pa lielam atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu. Savukārt ugunsdzēsība tā ir darbība, kuru mēs veicam, lai likvidētu ugunsgrēku vai tā izcelšanās avotus. Objekta ugunsdrošības instruktāžas veicam neretākā reizi gadā, un neretākā reizi gadā arī praktiskās apmācības. Praktiskās apmācības var ietvert tikai evakuāciju, tā var ietvert arī dzēšanu ar dažādiem līdzekļiem un vispārīgu cilvēku sagatavotības līmeņa novērtēšanu. Par instrukcijas uzdevumiem. Tad uzņēmumā izstrādātā instrukcijas galvenais noteikums ir, lai jūs zinātu un apgūtu un ievērotu ugunsdrošības instrukciju un ugunsgrēku gadījumā izpildītu tās minētās prasības. Tad, respektīvi, prasības jāievēro to visiem, tas tie ir darbinieki, tās ir personas, kas veic pagaidu darbus vai ārpakalpojuma darbinieki, kas atrodas mūsu uzņēmuma teritorijā vai telpās. Un ugunsdrošības instrukcijas mērķis ir novērst vai līdz minimumam samazināt jebkāda ugunsgrēka iespējamību SIA Crosscam telpās, teritorijā, kā arī nodrošināt darbinieku pareizu rīcību, ja šādi gadījumi notiek. Par uzņēmumā esošo apkures sistēmu, tad arī ļoti svarīgs ugunsdrošības aspekts ir apkure, un mūsu uzņēmuma biroja ēkā apkure ir ar elektriskiem sildītājiem nodrošināta. Atbūra ražotnes sadzīves telpās arī ir elektriskie sildītāji, mehatronikas darbnīcās tie arī ir elektriskie sildītāji, savukārt ēkā numur 2 fasētava un atbūra ražotnē telpu apkuri ir nodrošināta izmantojot gāzes apkuri. Un šeit tāds aizsardzības mehānisms ir gāzes noplūdes signalizējošie detektori, tad respektīvi, ja ir gāzes noplūde, mēs to varam
gan sajust, gan arī sadzirdēt ar skaņas signālu. Svarīgi ir, ka jebkāda veida apkuras ierīces mēs izmantojam saskaņā ar ražotāju noteikumiem, lai objektā nepaukstinātu ugunsbīstamību un jebkāda veida sprādzienu bīstamību. Respektīvi, ja gadījumā sajūtat gāzes smagu, nekavējoties pārtrauciet darbu procesu, informējiet tiešo vadītāju. Ja ir iespējams, izveidiniet telpas, atturot logus, bet uzmanieties no tā, ka varat radīt dzirksteles. Un tad, teiksim, jūsu pienākums uzņēmumā ir aizliegts. Pienākums ir nelietot paštaisītas vai bojātas apkuras ierīces, kā arī neatstāt apkuri bez uzraudzības, jo dzīvē mēdz gadīties dažādi. Respektīvi, šeit ir ilustratīvs attēls to, kā drīkst un kā nedrīkst izmantot elektriskos sildītājus, jo ir bijuši gadījumi, ka šīs te restītes, kas bieži vien ir no plasmasas materiāla, žāvējot dažāda veida cimdus vai kaut ko, jau var just deguma smaku un plasmasas appūst. Tālāk par sprādzienu bīstamajām iekārtām uzņēmuma teritorijā, tad tādas mums kopā ir 4. Tad ir gāzes, jeb sašķidrinātās gāzes, jeb propānā tvertnes priekš AdBlue ražošanas procesa vajadzībām. Tās atrodas uzreiz ejot ārā no uzņēmuma iekšējās teritorijas. Redzēsiet divas, viena ir 9 kubikmetrīgā, otra ir 6 kubikmetrīga. Ir vēl atsevišķi maza gāzes tvertne nepieciešama priekš fasētavas apkuras vajadzībām. Tā atrodas aiz fasētavas, tur, kur pašlaik blakām parkojās mūsu kravas auto parks. Kā arī dīzeļdegvielas uzpildes vieta un gāzes balonu skapis. Gāzes balonu skapis mums atrodas blakām terminālim. Tad redzēsiet, šeit ir 2 atvērta tipa skapji, kuros iekšā ir pilni gāzes baloni, un tukšie savukārt atrodas ārpus šo skapju, ārpus skapja. Attiecībā uz dīzeļdegvielas uzpildi, tā ir tvertne, dubultsienu tvertne, 2,5 kubikmetrīga, kas atrodas arī pie ražotnes, tur, kur veic AdBlue uzpildī mūsu autotransportā. Tālāk par ugunsgrēka nosacījumiem. Tad, lai respektīvi varētu sākties jebkāds degšanas process, ir nepieciešams izpildīties 3 dažādiem faktoriem vienlaicīgi. Tad tas ir oksidētājs, jeb skābeklis, ja skatāmies attēlā pa labi. Tas ir noteikts karstums, jeb temperatūra un viela, kas var aizdegties. Tad, respektīvi, ja gaisā būs pietiekami augsta temperatūra, būs palielināts, teiksim, skābekļa koncentrācija gaisā un būs, teiksim, kaut kādi degvielas tvaiki, tad pie mazākās dzirksteles tas jau var ierosināt ugunsgrēku. Tas pats attiecās arī uz sprādzienu bīstamību, tad kāda veida ierosinātās, ja dzirkstele vai atklāta liesma, skābekļa un degošās vielas koncentrācijas maisījums gaisā. Par ugunsgrēka izcelšanās riskiem Sijā Krauskam tālāk būs uzskaitīti riski, ar kuriem potenciāli varētu saskarties visvairāk saistībā ar ugunsgrēka izcelšanos. Tad tā ir smēķēšana, tā ir tīša dedzināšana uzņēmuma teritorijā, un zinām, ka uzņēmuma teritorijā smēķēšana ir aizliegta, tas ir arī ieskaitot elektroniskās cigaretes. Neuzmanīga rīcība ar uguni, tie varētu būt dažādi tehnoloģiska procesa pārkāpumi attiecībā uz apkuras temperatūrām un tam līdzīgi. Noteikti ir vērts padomāt par apkuras iekārtu ierīču eksploatācijas pārkāpumiem, kā pareizi lietot un nelietot, ko mēs jau redzējām iepriekš. Obligāti ir jāpadomā par neatbilstošu materiālu pareizu uzglabāšanu. Tajā skaitā viegli uzliesmojošu vielu pareiza izmantošana un uzglabāšana. Viens no svarīgākajiem būtu arī elektrības vadu bojājumi, elektroierīces un elektroiekārtas, teiksim, to pārslodze, nepareiza lietošana. Tālāk ārējie faktori būtu zibens izlāde, kā arī statiskās elektrības uzkrāšanās. Protams, arī ugunsbīstamo darbu laikā, kas ir metināšana vai metāla griešana, var izcelties potenciāli ugunsgrēks, kā arī ugunsgrēks autostāvvietā automašīnām. Par preventatīvajiem pasākumiem īsumā, tad tās būtu aizsargierīces pret izsaviņojumiem un pārslodzi, tad visi uzņēmumā galvenie elektroskapi ir aprīkoti ar drošinātājiem un automātslēdžiem, pat tad gadījumā, ja notiek kāda veida pārslodze, sistēma automātiski izslēdzās. Tad skapi ir arī aizslēgti, lai nepiedarošas personas tur nevarētu iekļūt. Noteikti ir pareizi jāizmanto jūsu elektroiekārtas vai elektroierīces, lai mazinātu risku.
tad mēs veicam arī elektriskās pretestības un termogrāfijas mērījumus, attiecīgi reiz 2 gados ķīmiskās vidēs un reiz 10 gados pārējām ēkām. Svarīgi būtu arī elektroierīces izslēgt pēc darba, ja vien nav paredzēts speciāls stand-by režīms. Smēķēšanas aizliegums kā preventatīvais līdzeklis ir ļoti efektīvs. Un tad arī nepieciešams ir, lai, teiksim, visi piebraucamie ceļi tiktu nodrošināti un uzturēti tā, lai bez apgrūtinājumā jebkāda veida operatīvais transports varētu piekļūt notikuma vietai. Vēl ir svarīgi pat tad, ja ir automātiskie vārti, vai ir iespēja nodrošināt to manuālu atvēršanu. Evakuācijas ceļus ir vēlams uzturēt tīrus un bez šķēršļiem, par ko būs arī tālāk. Aizliegts ir izmantot bojātu elektroinstalāciju un elektroiekārtas, tad redzam vienmēr pirms kaut ko lietojam, pārbaudam, vai elektrības izolācijas vadi ir, vai viņi ir ok, vai viņi nav bojāti. Lietojam ierīces, kuras ir lietošanas kārtībā. Nelietojam nestandarta sildierīces, paštaisītus kurināmās ierīces vai sildītājus lietot ir aizliegts, un elektrosadales skapjos un tāpās ir aizliegts uzglabāt arī degspējīgas vielas vai priekšmetus, jo tās potenciāli var izsvaikot un radīt sprādzienu bīstamu maisījumu. Vēl svarīgi būtu padomāt par to, lai visas jūsu lietotās elektroierīces neatrodās uz viena vada. Šeit attiecīgi arī attēls par to, ka redzam ir ļoti daudz pagarinātājā saslēgtas elektroierīces, un, teiksim, ja tās ir 2 vai 3 teikanas, un ja viņas darbojās vienlaicīgi, tad lokāli var veidoties pārslodze elektrības vados un potenciāli izcelties arī ugunsgrēks. Vēl tālāk par preventatīviem pasākumiem, tad tā būtu tīrība un kārtība darba vietās, respektīvi jebkāda veida vielu pareiza uzglabāšana, marķēšana un arī, teiksim, ja arī izmantojam kāda veida šķīdinātājs krāsošanai, būtu svarīgi tik, cik izmantojam, pēc tam uzreiz aiztaisam iepakojumu ciet, lai neveidojās, neiztojo vielu ārā un neveidojās sprādzienu bīstamības, neveidojas sprādzienu bīstamība. Tālāk par elektrības atslēgšanas vietām. Katrā mūsu ēkā ir galvenā vieta, kur ir atslēgta elektrība. Gadījumā ugunsgrēks ir noticis īssavienojuma vai elektrosadales dēļ, tad, respektīvi, attēls pa kreisi dzelzceļa terminālī galvenais elektrības skapis. Visiem šiem te skapjiem atslēdziņas ir tieši virsū vai blakām novietotas, tad, respektīvi, viņi ikdienā ir aizslēgti. Bet, jo jums ir ārkārtas situācijas dēļ ir jāatslēdz elektrība, tad atslēdziņas ir turpat atrodamas. Tas atrodas pa kreisi dzelzceļa terminālī. Tālāk 4.1 un 4.2 noliktavām elektrību var atslēgt ar elektrības skapi, kas ir otrais attēls no kreisās puses. Interesanti arī to, ka šajā elektrības skapī elektrību var atslēgt arī terminālim un zilajai teltī. Tālāk AdBlue ražotnē elektrība atslēdzas kāpņu telpā, šur ir veseli 2 galvenie elektrības skapji. Un tālāk biroja ēkā elektrību var atslēgt tieši ieejot iekšā, pa labi ir aiz stikla durvīm elektrosadales skapis, un, teiksim, šie elektrosadales skapi vienmēr būtu jātur tā, lai pie viņiem var brīvi piekļūt bez dažādiem šķēršļiem. Redzams, ka 2020. gadā attēls pa labi bija priekšā pielikts AdBlue stends, kādēļ mēs nevarējām arī atslēgt elektrību ārkārtas situācijā. Protams, ja pamanat šādas lietas, noteikti informējiet tehnisko direktoru Aldi vai mani. Par uguns bīstamajām vielām uzņēmumā, tad ir vairākas vielas, kuras ir klasificētas kā degtspējīgas, uzliesmojošas, viegli uzliesmojošas, kuras mēs ikdienā ražošanā mūsu produktos izmantojam. Tad par šķidrumiem runājot, tie būtu vējstiku šķidruma etanola un metanola koncentrāts. Tā ir arī etiķskābi koncentrēti, kas klasificējās kā viegli uzliesmojoša. Tas ir arī PMTA spirts un arī izopropanols, izopropils spirts, kas tiek izmantot dezinfekcijas līdzekļiem un atlidotājā jeb deaizsarī. Tālāk potenciāli ir oksidējošas cietas vielas, tad šie ir dažāda veida minerālmēslojums, kas pārsvarā ir nitrātu klases, tad amonija, kālija, nātrija, nitrāti un kalcija nitrāti. Ir arī dīzeļdegviela un benzīns kā naftas produkts, kas ir viegli uzliesmojošs. Sašķidrinātā naftas gāze paredzēta gan apkurei, gan ražošanas procesam, gan arī autoiekrāvējiem. Un nātrija hipohlorīds arī ir korozīvs, kas mēdz, teiksim, reakcijās ar metāliem izdalīt lielu daudzumu siltumu, kas var veicināt degšanas procesu.
Par preventatīviem pasākumiem svarīgi ir atcerēties par dažādu vielu sprādzienu bīstamajām koncentrācijām gaisā. Tad attēls pa kreisi tabula. Nu, ja mēs, teiksim, sajūtam propāna vai butāna gāzi gaisā, tad mēs zinām, ka no 2,2 līdz 9,6% no kopējās koncentrācijas telpā ir pietiekams apjoms, lai tas būtu sprādzienu bīstams maisījums telpā. Tad, respektīvi, vienmēr, ja sajūtat kaut kādu šķīdinātāju vai gāzes smaku telpās, nekad neiedarbiniet elektroierīces, neslēdziet gaismu, ja ir iespējams attaisiet logu un izveidiniet telpas. Ja pastamies attiecībā uz dīzeļa tvaiku esamību gaisā, tad tie jau ir 0,5%, jau sākās sprādzienu bīstamā koncentrācija. Benzīna gadījumā tas jau ir 1%. Svarīgi ir atcerēties pat tad, ja šī koncentrācija ir lielāka nekā, teiksim, tabulās norādītā, tad sprādziens telpās nevar notikt, jo telpā nav pietiekami liels skābekļa daudzums, lai šo vielas tvaiku varētu aizdedzināt. Par ugunsgrēka bīstamajiem faktoriem, tad ja noticis ugunsgrēks, tas var būt dažādi bīstamie faktori, teiksim, tā potenciāli var būt tumsa kādās telpās, tā ir uguns un atklāta liesma. Jūs arī iespējams sajutīsiet karstumu, tie ir degšanas toksiskie produkti, būs apgrūtināti elpot, dūmi, dažādas gāzes, pazemināts skābekļa koncentrācija, ja jūs jūtat, kad grūtāk ir elpot, potenciāli var būt ēku krītošas konstrukcijas, protams, sprādziena faktori, sprādziena viļņi, šķembas lidojošas, un neatkarīgi no situācijas un no jūsu sagatavotības pakāpes vienmēr būs laika trūkums un panika. Tad īsumā par ugunsdrošības sistēmām. Uzņēmumā ir aprīkotas ēkas numur 2, 3 un 4, kas ir AdBlue ražotne, Fasētava un birojas, kā arī 4.1 un 4.2 noliktavas ar automātisku ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu. Ir arī uzņēmumā ugunsdzēsības aparāti un dažādu veidu detektori, kas strādā kopā ar trauksmes sistēmām. Un tad, kā tas izskatās, ir lūk šādi te detektori apaļi, sarkanas pogas, kas ir izvietotas vienmēr pie ēku izejām un galvenajām ugunsdzēsības atklāšanas sistēmas, teiksim, vadības paneļi. Un visas šīs ugunsdzēsības atklāšanas pogas ir apzīmētas ar ikoniņu, kas atrodas augšējā labajā stūrī. Par ugunsdzēsības aparātiem uzņēmuma teritorijā izmantojam divu veidu ugunsdzēsības aparātus. Tad tie ir pulvera aparāti, kas ir ABC klases aparāti, un CO2, jeb ugļskābās gāzes aparāti, kam ir A un B dzēšanas klase. Svarīgi ir atcerēties, ka CO2 aparātiem darbības laikā temperatūra var nokristies līdz pat -72 grādiem, tāpēc turēties pie konusa nav ieteicams, jo teiksim, varat iegūt apsaldējumus. Un jebkurā ēkā vai kurā teritorijas ēkā, ieejot iekšā, jums ugunsdzēsības aparāts nebūs tālāk par 20 metriem no jūsu atrašanās vietas. Par ugunsgrēku klasēm, tad šeit ir iepriekš redzējāt A, B, C, D klases, respektīvi A klases ugunsgrēki ir tādi, kuros deg cieti materiāli, parasti tur organiskas izcelsmes, teiksim, koks vai akmeņogles. B klase ir degoši šķidrumi. C klase ir ugunsgrēki, kuros deg dažādas gāzes, D klase ugunsgrēki, kuros deg metāli, un F klase ir tāda salīdzinoši jauna klasifikācija ugunsgrēkiem. Tas ir ugunsgrēki, kuros deg ēdiena pagatavošanas ierīces, kurās izmanto augu eļas vai taukus. Par ugunsdzēsības aparātiem, tad, respektīvi, viņi atrodas vienmēr viegli un brīvi pieejamās telpās, un tiešā uguns nedrošās vides tūmā. Parasti ir atzīmēti ar zīmēm, kas ir augšējā labajā stūrī, ir ugunsdzēsības aparāts vai ugunsdzēsības aparāts ar liesmiņu. Un, teiksim, galvenais, ko būtu jāatcerās, ir to, ka ir aizliegts pārkāpt ražotā eksploatācijas noteikumus, kas vienmēr ir virsū uz paša ugunsdzēsības aparāta. Ja jūs zinat, kad aparāts ir bojāts, tad arī tā lietošana ir aizliegta, jo ļoti iespējams, ka spiediens aparātā vairs nebūs pietiekami liels, lai varētu veikt dzēšanas funkciju. Kā arī nedrīkst lietot aparātu, kam nav veikta tehniskā apkope, par ko ikdienā rūpējos es. Nedrīkstat izmantot ugunsdzēsības aparātu neparedzētiem mērķiem, teiksim, ēdiena atdzesēšanai vai
pulvera aparātu, nezinu, vienalga. Pēc katras lietošanas reizes, ja jūs zinat, kad esat lietojuši vai zinat, ka kaut kur ir lietots ugunsdzēsības aparāts, noteikti painformējiet mani, lai varam veikt tehnisko apkopi un atkārtot uzpildīšanu. Un ziņojumu atbildīgai personai par ugunsdzēsības aparātiem, kas esmu es, Ģirds. Par ugunsdzēsības aparātu, tad dzēšanas princips ir ļoti elementārs. Mēs paņemam ugunsdzēsības aparātu, un svarīgi atcerēties, ka neņemam ne augšējo, ne apakšējo rokturu reizē, bet turam tikai ugunsdzēsības aparātu aiz apakšējā roktura. Jo gadījumā, ja mēs turēsim abus divus, mēs būsim viņi tā kā saspieduši un sprostgradzenu mēs nevarēsim izvilkt ārā, jo būsim saspieduši viņi kopā un būs grūtības izvilkt. Tad, respektīvi, turam ugunsdzēsības aparāta aiz apakšējā roktura, izvelkam ārā gredzenu vai uzgali, kā nu jūs to nosaucat, turam šļūtenītes uzgali rokās un aptuveni 1,5 līdz 2 metru attālumā sākam veikt dzēšanas darbus, piespiežot augšējo sviru. Atcerieties arī to, ka visos ugunsdzēsības aparātos ir diezgan liels spiediens iekšā, tie var būt pat līdz 15 bāri, 15 atmosfēras, tad rīkojoties ar aparātiem, ievērojot zināmas drošības prasības. Dzēšot uguni ar pulvera aparātiem, arī, kā jau iepriekš minēju, 1,5 līdz 2 metru attālumā, tas pats attiecās arī uz ogliskābās gāzes ugunsdzēsības aparātiem. Un svarīgi par ugunsdzēsības aparātiem, tas ir tāds primārs līdzeklis, lai jūs likvidētu aizdegšanās avotus to pirmsākumā vai, kad uguns jau ir sākusies pavisam nelielā apjomā. Tas nav primārais līdzeklis, lai jau dzēstu pilnībā lielu ugunsgrēku. Tad šie vairāk aparāti ir domāti, lai operatīvi noreaģētu un eliminētu jebkādas aizdegšanās pirmsākumu sekas. Par ugunsdzēsības aparātu pareizu un nepareizu izmantošanu. Tad, ja dzēšana notiek ārā, tad svarīgi ir to darīt, kad dzēšanu veicat no vēja puses, respektīvi, ka vējš jums pūš no muguras, nevis, ka jums vējš pūš virsū. Jums ir svarīgi dzēst pašu degošo materiālu, nevis liesmas, kas ar to veidojas. Tad, respektīvi, ja kaut kas deg uz grīdas, tad labāk ir, ka jūs dzēšat jau degošo materiālu, nevis cīnaties ar liesmām. Tālāk, ja tas ir kaut kas pilošs, kas deg, tad mēģiniet nodzēst primāri pilošos pilienus no augšas, lai jūs par velti netērētu ugunsdzēsības aparātu un necīnītos ar liesmām, kuras tāpatās beigās aizdegsies. Ja ir iespējams, un ja jums kolēģis ir bijis arī apmācīts lietojot ugunsdzēsības aparātus, tad jūs varat mēģināt arī dzēst ugunsgrēka izcelšanās iemeslu divatā vai pat trietā. Varbūt otrs kolēģis jums var palīdzēt pienest aparātus, lai jūs varētu operatīvāk cīnīties ar ugunsgrēku. Ir iespējams izmantot arī cita veida ugunsdzēsības līdzekļus, kas mūsu gadījumā būtu vairāk ūdens. Un, ja jūs esat lietojuši ugunsdzēsības aparātus, noteikti padodat informāciju man, lai varam nodrošināt to atkārtot uzpildu un tehnisko pārbaudu. Par pārklājiem. Uzņēmuma teritorijā ir arī pieejami ugunsdzēsības pārklāji, tad šie ir stikla šķiedras pārklāji, kuri ir nedegoši un kurus var izmantot ugunsgrēka dzēšanai atkārtoti vairākas reizes. Ļoti labs veids ir apdzēst dažādas elektroiekārtas vai virtuves telpās, piemēram, pannas, mikroviņu krāsnis, kā arī ar cilvēkam aizdegušās drēbes, tad ļoti efektīvs līdzeklis, lai nodrošinātu to, ka netiek papildus skābeklis klāt un nevar notikt tekšanas process. Ugunsdrošībā lietojamās zīmes, tad ir brīdinājuma zīmes, kas izpaužās kā dzelteni trīsstūri. Šīs ir visas zīmes, kas attiecās uz ugunsdrošību un ugunsbīstamību, tad, respektīvi, tas var būt sprādzienu bīstams objekts, elektrība, eksplozīva vide, gāzes baloni, degošas vielas vai karstas virsmas, un tur, kur ir attiecīgais brīdinājums, tad šīs zīmes uzņēmuma teritorijā ir izvietotas. Aizlieguma zīmēm ļoti esat daudz pamanījuši noteikti smēķēšana atklāta liesma aizliegta, smēķēšanas aizliegums, kurināt ugunskurus, tas, manuprāt, ir pats par sevīm saprotams, kā arī nedzēst ar ūdeni. Uzņēmums vēl gan neizmanto vielas, kuras ir aizliegts dzēst ar ūdeni, taču tādas eksistē un esat lietas kursā. Ugunsdrošībā lietojamās zīmes, kas ir saistībā ar ugunsdrošību,
Tātad ir ugunsdzēsības līdzekļi, kas ir tāda ķiverīta, tāda gan mums nav izvietota nekur uzņēmuma teritorijā. Tas pats attiecās arī uz ugunsdzēsības krānu, sauso cauruļvadu vai ugunsdzēsības kāpnē, tad visvairāk uzņēmuma teritorijā redzēsiet uguns aizsardzības sistēmas, manuālās iedarbināšanas ierīces bildi, abi divi attēli pa labi, un arī ugunsdzēsības aparāta bildi. Šeit svarīgi ir nesajaukt zaļās ar sarkanajām bultiņām, tad sarkanās bultiņas jums norāda virzienus tuvāko ugunsdzēsības iekārtu vai līdzekli, respektīvi, ja redzat bultiņu, jūs vedat pa labi, sekojot bultai, jums būtu jāatrod ugunsdzēsības aparāts vai ugunsdzēsības pārvalks. Ja jūs redzat bultiņu, kas ir virzienā uz leju, tad tas nozīmē, ka jums ir jāgriežās apkārt, jāiet atpakaļ. Un, ja jums ir bultiņa, kas ir virzienā uz augšu, tad turpināt ceļu uz priekšu, līdz atradīsiet ugunsdzēsības līdzekli. Tas pats attiecās arī uz evakuācijas, jeb zaļajām zīmēm, tad respektīvi, ja redzat bultiņu, zaļu bultiņu, kas ir virzienā uz leju, tad jums ir jādodās atpakaļ, jāgriežās apkārt, un ja ir virziens uz augšu, tad dodieties uz priekšu, līdz esat nokļuvis drošā evakuācijas vietā. Šeit iekļaujās, protams, arī pirmās palīdzības aptieciņas zīmes, glabāšanas atslēgām, kas ir attiecībā uz durvīm ar čipkartēm, drošas pulcēšanās vietas zīme un tam līdzīgi. Īsumā par ugunsbīstamo darbu veikšanu, tad uzņēmuma teritorijā var tikt veikti ugunsbīstamie darbi, kas ir metināšana, dažādu metālu griešana, un tie, teiksim, tādi darbi, kuros izmanto atklātu liesumu vai kur rodās liels daudzums dzirksteļu. To parasti veicam īpaši iekārtotās vietās vai pagaidu vietās, tad respektīvi, vai tas ir 4.1 atbrīvot speciāla vieta, vai arī pie 4.1 mekatronikas darbnīcas ieejas vārtiem, kur netiktu radīts papildus risks. Parasti par šo veikšanu padod informāciju ģirtam, lai tiktu sastādīts ugunsbīstamā darba akts. Un šāda veida darbus uzņēmumā mēs drīkstam veikt tikai no 8 līdz 13, jo uzraudzība ir jāveic 4 stundu laikā no darbu veikšanas beigām, bet ne vēlāk kā 13. Tad 1:00 jūs pabeidzat savus ugunsbīstamos darbus, un tad 4 stundu laikā man ir jāiet pārbaudīt šī darba vieta, vai tur nav kaut kādas gruzdošas dzirksteles, zāģu skaidrs aizdegušās vai vienalga kaut kas. Svarīgi atcerēties, ka darba vietu vienmēr ir jānodrošina ar vismaz vienu ugunsdzēsības aparātu, kuram dzēsspēja ir 55A 233B. Tas ir jebkāda veida pulvera 6 kg ugunsdzēsības aparāts, kurus mēs ikdienā redzam uzņēmuma teritorijā. Protams, pirms sākam ugunsbīstamos darbus, pastamies apkārt, vai ir degspējīgi un viegli uzliesmojoši materiāli apkārt, un nepieciešamības gadījumā tos aizvācam projām. Šeit ir attēli attiecīgi ilustratīva nozīme, tik veikti pa kreisi metāla griešanas darbi, un redzam, ir dažādas šķīdinātāji, pudeles, kannas, krāsas, flakoniņi, tad arī šīs te karstās dzirksteles potenciāli radīt caurumu iepakojumā un veicināt ugunsgrēka veidošanos. Tad labs prakses piemērs būtu izmantot nedegošu PVC aizskaru, kas gan filtrē gaismu nost, gan arī neļauj tālāk jūsu izvēlētajā vietā pasargāt no dzirkstelēm vai lidojošām metāla daļiņām. Par zvanīšanu 112, tad svarīgs aspekts jebkurā ugunsdrošības instruktāžā ir 112. Tad, ja jūs zvanat 112, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas dispečeram ir jāsniedz šāda te informācija. Pirmkārt, tas ir objekta nosaukums un adrese. Tad mūsu gadījumā tas ir Sijā Kroskem, Naftaluka, Olainas pagasts, Olainas novads. Ja gadījumā aizmirstās adrese, tad varētu arī jums teikt tā, ka dispečeram paziņot tev, ka tas atrodas blakām Olainas naftas bāzē, un ugunsdzēsēji par šiem bīstamiem objektiem jau ir tā kā jau informēti. Arī es, kad uzsāku savas darba gaitas Kroskemā, sākumā domāju, ka mūsu adrese ir Nafta lauka, taču izrādās tā ir Naftaluka, tāpēc atcerieties vienmēr adresi, kurā jūs strādājat. Tālāk būtu svarīga informācija ugunsgrēka izcelšanās vieta, respektīvi, kas deg vai kurā stāvā, vai kādā telpā, ja ir zināms, kas deg, arī noteikti pasakiet kādi materiāli. Nākamais ir arī jākārā palikuši cilvēki. Teiksim, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam, ja ir nosūtīta viena ekipāža, primāri ir veikt glābšanas darbu, nevis dzēsības darbus. Tāpēc, paziņojot par ugunsgrēku, ir svarīgi saprast, vai ēkā kāds ir palicis vai nav palicis,
un ja ir, tad arī cik daudz. Protams, ja tiks nosūtīts vairākas ekipāžas, tad attiecīgi viena sāks dzēšanas darbus un otra nodarbosies ar glābšanas darbiem. Jāpasaka arī ir savs vārds un uzvārds un telefona numurs, un arī jebkāda cita veida papildus informācija par ugunsgrēku, kas dispečeram varētu būt noderīga. Viņš jums noteikti uzdos jautājumus, un svarīgi atcerēties, ka klausuli vienmēr noliek dispečers pirmais. Tālāk, apziņošanas schēma, respektīvi, notiekot jebkāda veida ugunsgrēkam, iedarbosies trauksmes sirēna, trauksmes poga, varbūt kāds darbinieks būs jau piespiedis, kas pados tālāk informāciju uz SIA pirmas apsardzes posteni. Viņi tālāk attiecīgi zvanīs mums un skatīsies, vai esam jau eliminējuši ugunsgrēku, ja tas ir bijis ugunsgrēks, vai tā ir bijusi kaut kāda kļūdaina trauksme, un respektīvi tā komunikācija notiks. Ja tomēr tas ir liels ugunsgrēks, tad automātiski viņi pados informāciju uz 112. Arī paši darbinieki ir jāpadod informācija 112 ugunsdzēsējiem. Un tālāk jau dzēšanu vai nu palīdzēs SIA pirmas apsardzes dienests, jeb viņu iekšējais ugunsdrošības dienests, un arī attiecīgajā gadījumā tiks piesaukti valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests. Svarīgi ir atcerēties, kur jums atrodas tuvākā ūdeņas ņemšanas vieta. Un mums ir tāds speciāls meža ezers ierīkots ar betonātu piebrauktuvi, speciāli paredzēts ugunsdzēsības transportam, un tas atrodas uzņēmuma blakus teritorijā aiz kravas auto novietošanas vietām uzreiz pa labi. Par hidrantiem ir SIA pirmas blakus teritorijā ir 2 hidranti, tad viņi ir atzīmēti šajā te vietā. Ja skatieties biroja ēkas lielās pārunu telpas logiem, jūs ieraudzīsiet 2 sarkanus hidrantus, viens no viņiem ir ūdens hidrants, viens no viņiem ir putu hidrants, un parasti hidrantu zīmes ir apzīmētas ar ikoniņu, kas atrodas augšējā labajā stūrī. Tas ir blakus teritorijām, ir arī publiskie hidranti, kas atrodas uz ielām, un tad tuvākie mums atrodas Olainē, Jaunolainē, un attiecīgi šeit ir atzīmētas tās hidrantu vietas. Svarīgi ir atcerēties to, ka viena ugunsdzēsības automašīnas ekipāža ar savu šļūteņu komplektu spēj nodrošināt 200 metru rādījusu no hidranta vietas, kuru var veikt dzēšanas darbus. Ja tās ir vairākas ekipāžas, viņas var saslēgties kopā un jau nodrošināt ugunsdzēsību 400 metru rādījusā. Rīcība ugunsgrēka izcelšanās gadījumā, tad atcerieties, ka jums principā ir ļoti maz laika, būtībā līdz pusminūtei. Jums ir jāizslēdz signalizācija, ja tā nav automātiski nostrādājusi. Tas ir jūsu kā darbinieku pienākums, arī pēc ministru kabineta noteikumiem. Jums ir obligāti jāsauc ugunsdzēsēji, jāzvana 112, ko arī nosaka kā pienākumu darbiniekiem ministru kabineta noteikumi. Jums būtu arī jāziņo nekavējoties atbildīgai personai par ugunsdrošību, kas mūsu gadījumā ir Ričards Andersons. Un ugunsgrēka gadījumā veikt visus iespējamos pasākumus tūlītēji ugunsgrēku likvidēšanai un ierobežošanai. Protams, jums ir jāizvērtē, vai tas jums nerada draudus veselībai un dzīvībai, un vai jums ir bijusi apmācība un zināšanas, kā lietot ugunsdzēsības aparātus. Ja, teiksim, uguni neizdodas nodzēst, vai tas apdraud jūsu dzīvību, tad jums ir nekavējoties jāpamet telpas un jāevakuējās. Tas arī jums ir kā darbiniekiem pienākums. Ja tajā brīdī ir klienti uzņēmuma teritorijā, jums arī ir jums ir klientiem jāpalūdz pamest teritoriju un palīdzēt evakuēties. Par evakuācijas ceļiem un izejām, tad respektīvi uzņēmumā nav atsevišķi speciāli šim nolūkam paredzētas izbūvētas izejas, tad jebkura ieeja, kā jūs iekļūstat telpā, ir jūsu evakuācijas izeja, un jums ir svarīgi atcerēties, kā jūs ienācāt, lai jūs varētu pēc iespējas ātrāk tikt ārā no uzņēmuma ēkas. Tad kāpņu telpās un pie durvīm ir aizliegts aizkraut visu ar mēbelēm, dažādām iekārtām un priekšmetiem. Jūs arī nedrīkstat pie evakuācijas izejiem un ceļiem likt grīdas segumu un dekorācijas, kas varētu traucēt vai jebkādīgi apgrūtināt cilvēku evakuāciju. Durvīm ir jābūt viegli atveramām, tad, respektīvi, līdz pat 3 sekundēm jums ir jāspēj atvērt durvis. Šīs te mūsu biroja durvis, piemēram, atverās automātiski ugunsdzēsības signalizācijas gadījumā, ja signalizācija
Ja durvis nenostrādā, tad vai nu mēģināt izmantot čipkarti, vai arī atslēdziņu, kas ir blakām durvīm un atzīmēt ar atslēgas tādu ikoniņu. Tad jums kā darbinieku pienākums arī svarīgi ir nepieļaut ugunsgrēku izcelšanos vai veikt darbības, kas var izraisīt tīšu ugunsgrēku. Par evakuāciju. Tad evakuācijas kārtību nosaka atkarībā no ugunsgrēka izcelšanās vietas. Tas var būt ļoti individuāli un dažādi. Tad, teiksim, ja vispirms ir jāevakuējas no telpām, kurās ugunsgrēka apstākļos cilvēkam ir bīstama situācija vai ir visvairāk apdraudēti, kā arī augststāvi būtu primāra lietas, no kā būtu jāevakuējās. Ja nostrādājas trauksmes sirēna, nekavējoties jāpārbauda trauksmes nostrādāšanas vieta, ja jūs pārzinat šīs te detektoru zonas, jūs pat varat pēc koda uz šīs te vadības paneļa paskatīties, kura zona ir, tiksim, iedarbojusies, un tad tieši doties uz turieni, vai varētu apskatīties, kas tad ir noticis, vai tā, teiksim, ir viltus trauksme vai nē. Nu, ja tās ir durvis, un ja durvis ir karstas, noteikti tās nevar iet vaļā. Par evakuācijas tādiem pamatprincipiem ir dažādi punkti, kas būtu jāņem vērā, taču katra situācija vienmēr ir dažāda. Tad, atskanot trauksmē, nekavējoties beidziet darbu, paņemiet personīgās mantas un drēbes, ja tas ir iespējams, tad, respektīvi, tas ir portatīvs dators, ko var ātri atvienot, telefons, varbūt maksas, tādas lietas paņemam, pārējo atstājam. Ja ir iespēja, apskatāmies arī sev blakus esošās telpas, vai kāds cilvēks gadījumā nav klausījies mūziku uz austiņām un palicis sēžot un strādājot. Vienmēr atcerieties, kā jūs ienācāt, tā jūs arī iziet ārā no ēkas, tad, respektīvi, pat tuvāko evakuācijas izeju, sekojot zīmēm, zaļajām būtiņām, teiksim, esiet mierīgs, neskrieniet, neradiet papildus paniku. Ja telpa ir piedomota vai degoša, virzieties uz izeju rāpus un tūs pie sienas, lai nezaudētu orientāciju evakuācijas laikā. Aizsadzat elpošanas orgānus, degunu un muti, ja ir apgrūtināta elpošana. Ideāli gadījumā jums vienmēr līdzi ir slapšas vielas, taču reti kuram tāds ir līdzi, tāpēc izmantojiet džemperi vai jaku vai kaut ko, kas jums ir pieejams. Svarīgi ir evakuācijas ceļos pārvietoties tikai vienā virzienā, lai neradītu papildus paniku un apjukumu darbiniekiem. Un, kad esam izkļuvuši ārā no ēkas, pulcējamies norādītajā vietā, kas ir atzīmēta ar šādu zaļu ikoniņu labajā pusē. Pārliecinamies, vai visi jūsu kolēģi ir evakuējušies, tad pārskaitam cilvēkus, un katrā ēka ir viens atbildīgais cilvēks, kurš tad ir galvenais, kurš pārskaita, vai jūs esat vai neesat, un kurš zina, kuri cilvēki katrā dienā ir uz vietas. Atpakaļ doties varam tikai tad, kad ir saņemta atļauja no atbildīgās personas vai valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta sliktākajā gadījumā. Tad evakuācijas vieta, izejot ārā pa biroju, ejam taisni, pagriežamies pa kreisi caur metāla vārtiņiem un redzēsiet, ir tāds zāles laukums, kur ir paplašinājums, kabatiņa. Tur ir atzīmēta vieta ar 2 zīmēm, kuru nevarat palaist garām. Katru dienu ejot uz un no darba, jūs viņu redzat. Tad svarīgi atcerēties, ka pulcējamies tikai savā grupiņā. Tad mēs mēģinām izšķirt to, kad ir biroja darbinieki, ir 1 pulciņš, tālāk ir termināļa darbinieki 2 pulciņš, ražotne, fasētē un mehāniķi 3. pulciņā. Tas ir svarīgi, lai, teiksim, gadījumā, ja kaut kas slikts notiek, mēs varam dot pareizu informāciju valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam, teiksim, attiecībā uz dzēšanas darbiem. Nu, ja kāds jūsu kolēģis ir aizgājis no ražotnes pie biroja darbiniekiem un teicis, wow, kaut kas te baigi deg, iespējams, viņš nav bijis pieskaitīts, esmu zvanījis 112 un pateicis to, ka ir tomēr viens darbinieks palicis kaut kur iekšā, un tad ugunsdzēsēji par velti tērē savu dārgo laiku, lai jūs varētu potenciāli atrast. Un, ja jūs esat evakuējušies un esat evakuācijas vietā, tad aizliegts atstāt jūsu vietu bez atbildīgās personas atļaujas, vai tas ir mācību gadījumā, vai tas ir īsta ugunsgrēka gadījumā. Šeit kāds, kur atrodas evakuācijas vieta schematiski, redzam, teiksim, no 4.1, 4.2 tas ir diezgan patālu, bet kopumā teritorija nav tik liela, lai tur nevarētu nokļūt. Nedaudz īsumā par materiālo vērtību evakuāciju. To veicat tikai tādos gadījumos, kad tas neapdraud jūsu dzīvību. Pēc atbildīgās personas vai valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta rīkojuma varat uzsākt vērtību evakuāciju.
Ja ir iespējams, to varat veikt pēc ugunsgrēka trauksmes saņemšanas līdz ar evakuāciju, ja tas ir iespējams. Un materiālās vērtības svarīgi ir izvietot un pārsekt tā, lai tas netraucētu potenciālus dzēšanas darbus. Informācija, kur atrodas tuvākais valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta depo, tas ir Olainē, Rīgas iela 14, tad vidēji tie 14 km, 10 līdz 15 minūšu attālumā atrodamies. Mokām ir arī Sijā pirmas, viņiem ir savs ugunsdzēsības glābšanas dienests iekšējais, viņiem ir viena automašīna, kas nepieciešamības gadījumā var pieslēgties dzēšanas darbu veikšanai. Otrs tuvākais depo atrodas Rīgā, netālu no Tirdzniecības centra Spicas, tā ir Jaunpils iela 13, un tad atkarībā no satiksmes tie var būt 18 līdz 28 km, ierašanās laika 20 līdz 40 minūtes. Ja ir kādi jautājumi, droši uzklausīšu rakstiski vai telefona zvana ietvaros. Jums būs jāizpild arī testiņš, par ko informācija sekos vēlāk, un tad līdz šīs nedēļas ceturtdienai, jeb 3. novembrim, parakstieties par šīs instruktāžas noklausīšanos pie Aivijas, mūsu biroja administratoras. Paldies!